Braucam. Kas notika? Es teicu, braucam! Davai tagad darbini mašīnu. Kas viņš ir? Lūdzu, braucam. Kamēr tu man nepateiksi, kas viņš ir, es nekur nebraukšu. Santa, nāc iekšā. Ir problēma. Es zinu. 100 gadus man tas Taisons vajadzīgs. Kas tad viņu nošāva? To es nezinu. Tas ir jūsu darbs. Jūs arī meklējat, atradīsiet gan jau. Viss ir kārtībā. Pie tava tēta ir advokāts, un viņš drīz būs mājās. Notika mazs starpgadījums. Par ko viņa aizturēja? No saviem avotiem es uzzināju, viņa aizturēja par Taisona slepkavību. Par slepkavību? Tu esi pie pilna prāta. Es viņam nekādu naudu neesmu devis. Es viņu pat redzējis neesmu. Es saprotu, ka tev ar manu tēvu ir ļoti sarežģītas attiecības. Bet tu esi vienīgais cilvēks, kam var lūgt palīdzību. Pēter, lūdzu, palīdz man. Mašīna stāv mežā. Kas? Lāzera mašīna? Jā. Lāzera mašīna stāv. Bet lāzera nav. Vēl viens gals, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir daudz, kam nenāc šai pusē. Ateities, netazaudē, kāpēc man atzīties, vecums vai var mainīties. Domā nejūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums iekšu brauc. Kur? Jā, skatiet, pagad, tepat jau kur bija. Tepat bija. Redzi? Redzi? Asinis. Kas tas ir asins? Jā. Bet pie vēl, kas tad ir noticis? Tur kāds ir vilkts. Tur redzēt, tur ir zāka. 2 strīpas tā. Šajā viena un otra. Tu vajag skatīties. Tu šeit piekauts kaut kur mežā guļ. No, redz, tā ir nolādēta vieta. Tā ir nolādēta vieta. Nemuldi, savācies! Jā. Ir labas, ne? Normāls. Mums nevajadzēja vest. Neizskatos pēc loha. Kas tu ķēniņam izvedi? Nē. Nu tad nebūs lohs. Blin. Nu, man streseks kaut kāds. Tev ir cīga. Es taču nepīpēju. Pareizi, davai, kruši. Gāzē. Kas tajā dokumentā ir rakstīts? To, ka es esmu nekrofils. Nav smieklīgi. Es runāju nopietni. Kas tas ir par dokumentu? Tur par mani ir rakstīts visai labas lietas, tas ne īpaši legāls. Nu, bet kas notiek, ja tu viņu neatrodi? Man vēl ir 24 stundas. Nu, bet kas, ja tu atrodi? Nu, varbūt tēvs ir nolaidis kaut kur citur. Pēter, kāpēc tu klusē? Nu, kas notiks? Kas būs? Atbildi. Es tev tik un tā palīdzēšu.
Klausies, es pajautāšu tēvam, lai viņš iedod to dokumentu. Viņš iedos. Es apsolu. Čau, Sandra. Man bija tikšanās ar tavu tēvu. Tas puķis ir tev. Paldies, man puķis nevajag. Tēta nav, viņa aizturēja. Pagaid, kā aizturēja? Santa, nestāst vairāk neko. Labvakar. Skaists puķis. Piestāv kurpēm. Es laikam esmu nelaikā. Ko stāvi? Braucam. Nav par ciešu. Ir labi. Pirkstus pakustināt vari? Labi, ka narvā netrāpīja. Kaut kāda mediķēs? Nē. Filmās redzēju. Tad tu man neteiksi, kāpēc tev vajā. Parāds tur. Parāda dēļ. Liels parāds. Labi, neuzdod lūdzu man šitos jautājumus. Es varu izmantot vannas istabu, es pēc tam tīšos projām. Gan jau izručīju. Vari, jā. Var lūdzu drielu palūgt? Halo? Halo, var to dvielu palūgt? Ej! Ko tu dari? Kurš tevi sūtīja? Es dvielu nācu meklēt, tu slimais? Kurš tevi sūtīja? Es nācu to ieroci, ko tu dari? Atbildi uz maniem jautājumiem. Es skaitīšu līdz 3, un tad es šaušu. Ko tu te dari? Lūdzu, novāc to ieroci! 1, 2, Es zvēru, es neko nezinu! Es zvēru, lūdzu! 3! Tu domā, ka tu kādam esi vajadzīgs, ko?
ka tevi kāds meklēs. Nu, lūdzu, nevajag. Jautāsim citādi. Kā tu pazīsti Lorenzu? Kādu Lorenzu? Kāds sakars? Kādu Lorenzu? Es redzēju jūsu bildes tavā telefonā, tā kā nemelo. Kā tu pazīsti Lorenzu? Es pie viņa strādāju. Es strādāju pie viņa. Tagad tu man pastāstīsi visu. Visu. Skaidrs? Piecelies un apsēdies. Žiglāk! Piecelies un apsēdies. Žiglāk! Kuper, es nezinu, kam viņš ir vajadzīgs, bet fakts tāds, ka Lāzers ar kādu ir ticies. Labi, mēģināšu noskaidrot, kas te notiek. Vai? Un kāpēc mums nepateica, ka tiekas ar kādu? Un, cik es saprotu, viņš vispār nav braucis pie mums, bet pat taisno uz mežu. Un kāpēc? Acīm redzot, satikās ar kādu, kas arī no mums slēpjas. Domā, ko gribi. Viņam bija kaut kāds noslēpums. Bet kāpēc nevarēja pilsētā tikties? Un kāpēc tieši te? Kāpēc vietā, kur nogalināja zīli? Trubiģeli kā viss samezglojies. Nu? Kā? Nu, mēs apskrējām pilnīgi visu. Pat purvu. Nu, nekā. Šodien, ka iemests kādā bagažniekā un sen aizvests prom jau. Teicu, nevajag pa vienām mazāties riņķī. Reku rezultāts. Tu saprati? Un varbūt viņš bēg no kāda un tur noķēra. Kur ir Lāzera mašīna? Atzināma sētu. Vai uztaisīšu kaut ko uzēst. Nu jā, nu un tad viņi uzzināja, ka es zinu, kurš nošāva zīli, un viņi gribēja mani novakt. Tātad zīli nošāva savējais. Jep. Kurš? Kam tev tas ir jāzina? Es jau tev tā pārāk daudz izstāstīju. Un tevi arī sašāva Lorenz cilvēks? Ko tev baidies no tā Lorenza? Atbildi uz maniem jautājumiem. Jā, man arī sašāva Lorenza cilvēks. Prokurors. Lorenz cilvēks. Bet kāds prokurors? Tas cilvēks, kur mēs satikām uz šosejas, tas ir prokurors, es viņu pazīstu. Jā, nu tad viņš ir acīm redzot Lorenza cilvēks. Jā. Es esmu blondīna, bet es neesmu stulba. Prokurors. Slepkava Lorenza cilvēks? Nē, kaut kas te nav tīrs. Gribu pastāstīšu savu versiju. Prokurors ir makara cilvēks. Un makara galvenais ienaidnieks ir zīle. Prokurors savarvēja tevi. Tu nogalināji zīli. Un tagad prokurors grib nošaut tevi. Kā vienīgo liecinieku. Nu? Kā tev patīk šāda versija? Es zinu, kā tev palīdzēt. Kur tu sēdi?
Ko ne pie visiem? Tur viss pīpē. Es iznācu svaigā gaisā. Nu jā, te mums nepīpētais. Ko darīsi? Skatos, vai kāds pēdas nav palikušas. Cīgs kaut kur pametu. Neredzēji? Kur ir? Vajadzēja atmest. Sadāk infarkts zina garantēts. Kad zina, varbūt ātrāk infarktu dabūšu tas te čūskas ķerstot. Kas zina? Uzlikt kaut kādu zilo, piemēram, tagad. Tāpēc, ka tad kaut kā vieglāk ir ieraudzīt uzreiz to kopskatu visam. Čau! Čau! Kā tā jums iet? Nu, labi iet. Nelijos izskatās, ka jau ir atdzīvojusies. Nu jā, tam ar otro dienu strādā, komunicē ar cilvēkiem. Jā, vienīgi rotas nav mana joma. Nu, nekas tu pieradīs. Auklīt atradāt? Jā, viņi tagad tieši ir ar abām meitenēm. Nu, ļoti labi. Nu, kā jums tā visa atdalīšanas lieta, ko Lorenci? Nu, neko vēl nav teikuši, nav zvanījuši. Bet viņš noteikti mēģinās to atrunāt. Nu, tur jau vairs atpakaļ ceļa nav. Kūpers. Jā, čau, Kūper. Nu, tāpēc, ka vienkārši advokāts to varēs izskaidrot labāk. Es to tā nemācēšu paskaidrot. Ok. Nu, labi. Jā, labi, davai. Aha. Jā. Čau. Gribu satikties. Nu, lai ko viņš arī teiktu, tu nevari piekrist. Nu, tikai nesāc mani mācīt dzīvot, ja? Davai. Čau. Čau. Nu, viegli nebūs. Labi, aiziesim pakaļ vēl precei, ko izlikt. Kāda pārdale? Ko tu savu advokātu te sūti? Zīle jau šo te uzsākt. Tu arī gribi tagad? Kas es ar asinīm parakstījies, ka visu mūžu strādāšu kopā ar jums? Brotkam pat kādām asinīm? Tagad izstāsies. Tu mūsu fūras vairāk nelaidīs terminālā? Ja viņas būs ar pīpēm, tad, protams, ka nelaidīšu. Teicu, ka nelegāliem biznesam ir cauri, punkts. Es esmu parunā ar viņu. Man nav vairāk vārdu, ko viņam pateikt. Es nesaprotu, tev bail no musariem. Pieņemsim, ka varbūt tās arī ir, ja viņi mūs izsako minus pēdām. Kādā sakarā? Kādus viesus tu tagad zini? Labi, pagaidi. Čom te menti? Pagaidi. Tu domā, ka tu tagad izstāsies ārā un tie pierādījumi vienkārši paņems un izkūpēs gaisā? Tu saproti, ja piesiesies par pagātni, tad pofīgi, vai tu tagad esi ar mums vai iesi pats, iesi pret cepam, tas neko nemaina. Es nezinu, kā šo te bardaku savākt visu. Viņš ir tā nedomā, bardak. Viņš grib aizlaisties un viss. Es teicu, ka viss ir jāizbeidz. Kas jāizbeidz? Tagad tikai viss sākās. Vienkārši jānoķer tā žurka, kas tu, ka šo mentiem visi mēs dzīvojam mierīgi. Nē, viss ir jāizbeidz, viss jāizbeidz. Labi, Bin. Labi. Atstāj mums terminālu un pārējo tu vari savākt. Nu, pagaidi, tas nebūs visai godīgi. Termināli uzcēla mans bračika. Viņam pa kādu naudu? Pa Zīles tēva naudu? Tu aizmirsi, ja gribam būt godīgi. Nē, nu labi, tad jāparunā ar Nelliju, ko viņa teiks. Pēc čom te Nellija? Tad pasniekam uz ielas savu paprast. Liec Nelliju mierā. Es viņam paskaidroju. Ko paskaidrot? Lai viņš pazūd no šejienes, Bin. Sūt savu advokātu. Viss bazars beidzies.
Labi, neņem viņu galvā, viņam nav labs garīgais. Viņu tas advokāts uzvilka, nu saproti. Es nesaprotu, kas jums nepatīk, kas nav labi. Tad viss ir kārtībā. Bet tu dzirdēji, ko Loreņs teica? Tā pie dirtas, ko viņš teica? Ja pie dirtas, tad pazūd no šejienes. Pazūd. Tā. Šodien ir 2016. gada 20. jūlijas. Sākam Auguļa un Ķēniņa kungu nopratināšanu. Sakiet lūdzu, Ķēniņa kungs, jūs pazīstat Auguļa kungu? Pazīstu. Sakiet lūdzu, Auguļa kungs, vai jūs pazīstat Ķēniņa kungu? Protams. Kādas ir jūsu attiecības? Nekādas. Es viņu redzēju pēdējo reizi pirms apmēram 5 gadiem. Viņš melo. Skaidrs. Tad sāksim ar Auguļa kungu un pēc tam ķersimies pie jums. Pastāstiet lūdzu, kā un ar kādiem nosacījumiem jūs saņemat piedāvājumu nogalināt Henriku Liventālu. Varbūt nevajag jautājumu izteikt kā apgalvojumu. Tas nav apgalvojums. Tas ir fakts, kurš ir fiksēts. Tas jautājums ir jums, Auguļa kungs. Nu, man piezvanīja Ķēniņš, teica, ka jāsatiekās. Kad? 15. jūlijā. Pirms 5 dienām. Kur? Pučikā pie jaunās Klonkas. Melo. Ar kādu mašīnu viņš bija? Viņš atnāca ar kājām. Cikos? Nu, es viņu gaidīju minūtes 10, tas nozīmē 10:11. Viņš teica, ka ir darbiņš, jānovāc kāds. Viņš prasīja, vai es esmu ar mieru, es teicu, ka jā. Tad viņš man iedeva taisonu bildi, taisonu adresi, vēl 5 štukas. Melomaita! Kurš tev samaksāja? Kurš? Kurš tev samaksāja? Ko? Atbildi! Nu! Vēl viens gads, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir tavs, kam nenāc šai pusē. Atteikties, nepazaudē. Kāpēc man atzīties? Bet suns lai var mainīt.